Labrīt, ir svētdienas rīts, 8:21, mīnus pusgrāds, bet liekas, ka vispār ir plusā. Un šodien izdomājām braukt pacapēt. Vai vakar bija doma, bet tā kā čoms zvanīja, kad viņi brauc gonkot uz ledu, tad tomēr tas man bija vairāk interesēja. Bet vakar izklaidējāmies, pabraucām, apstījāmies kā cilvēku gonko, bet vakarā sarunājām, ka šodien brauksim. Te viens čomiņš teica, ka viņš nebraukšot, viņam muguru sāpot, bet viņš jau ir pirmais uz ledu, kas jau bija sagaidāms. Bet braucam uz turieni un skatāmies, kas ir, un sākam capēt. Tad jau viss turpinājums sekos. Braucam un pa ceļam ar kaut kas būs. Davai. Nu, esam atbraukuši. Brauku. Artiņš jau nobāzējies, skraidā, savu ehalotu darās. Tas cilvēks arī ir atbraucis, lietuvietis. Nu, ko iesim skatīties, ko tas tur? Tas jau nemaz neko nedara, man tā liekas, skatās savu ehalotu, ir dzīvs vai nav. Bet neviens jau nezina, vai tas ehalots strādā. Kaut kā tā, nē, kaut ko provēs. Nu, neko. Apgriezīsies auto. Apstīsies, kā tad Artiņam iet. Labi, liekam nost, ņemam pričendāļus un ejam, kā esam uz ledu. Atbraukuši. Artiņš jau liek dzīvo iekšā. Viņa ķīs noķērs. Tur vēl cilvēki ir. Te atbrauc. Nu ko? Provēsim. Ekipējums liels. Un provēsim. Bet arī tam caurums. Tur tālumā vēl viens sēž, varētu būt Ainars. Parasti mums tur ir vieta. Tā manīs. Sāksim. Davai. Tā negaidīti. Bet viens jau aizgāja un jāliek palaidens. Neko darīt. Tā nebija domāts, bet kaitāji. Liek iekšā. Ir? Opā, redzēji. Jāvelk. Jāvelk. Garums. Bišķi pietrūkst. Kāds 10 ceļus. Bišķi vairāk. Super. Tā notiek. Jau uzkabina sarkanais un tad jau pamēģina. Rezumē tāds. Braucam uz citu vietu. Kaut kas atķēruši esam. Kaut kas itā nav. Te Artiņu pārsvarā. Braucam citur. Pametam šeķi. Braucam tālāk. Un viens, kas makšķernieks tikko teica, ka viņš brauks uz Beberliņiem. Tie maziņie, esot viņam jūru, viņš laižot vaļā. Varbūt tikai redzēja, ka viņš kaut kāds divus izvilk, bet nu labi, lai IKI. Un braukšot uz Beberliņiem, tur esot tādi breksīši, pat ļešiki, tie ir breksīši, nezinu. Un līdaciņš jau kaut kāds arī esot. Tālu viņam nav jābrauc, kā viņš brauks uz Beberliņiem. Mēs gan pa Bārtu un uz leju, uz ezeru pusi, pabrauvēsim tur, kā būs. Artiņš jau aizbrauc, kā vienmēr pirmais.
lai sameklē vietu. Un, jā, skatīsimies, kā tai vietā būs. Kas te mums makšķerē? Interesanti, ja forši ir makšķerēta, bet kā uzspīdēja saule, tā vairāk arī copīts nebija. Nu, tā īstā copi jau arī nebija tā, ka viens pēc otru, un tad slāba, un bišķiņu paņem, bet varbūt arī nepatīk, jo mutulītes nav. Un uz pinkiem, tagad viņi ir pinki, laikam 5 devuši ēst. Tiem šiķikiem viņi sarkanīgāk ir. Tur, kā uzlika, bija balts, uzlika to sarkanīgāko paņēma, bet tas ir tikai tāds, jo mīts, jo pēc tam lakal neņēma nekas. Vēl viens cilvēks ar skrūmašīnu un urbitam iet ātrāk. Mēs pa urbiem ar rokām, man nekādu vainu, man vispār pretenzija nav, lai es tagad atkal skrūmašīnu ņemtu, pirktu vai pārtaisītu tur, man tas nav vajadzīgs. Es varu izvilkt ar rokām, cik man vajag. Kaut kā tā, kartiņš jau gaida. Noteikti apspriedīsim kaut ko darīsim, kā būs, ko ņemsim, kur iesim, kur urpsim. Šo noteikti noskatās, ka neviens cilvēku nav, šo negrib iet. Es tā padomāju. Bet iesim. Izurpsim citādāk, ja neko nevar zināt, vai būs vai nebūs. Šis kanāls iet iekšā uz Upņu staciju pusi. Kaut kur jāiet, tā nevar, lai viņš uzpīpā, tad jau vandīsim kaut kur. Es domāju tālāk, kur viņš te bija apspriedīsim, tad jau. Tad došu ziņu, ko mēs iesim. Apspriedāmies un Artiņš te gribēja. Bet es teicu, es gribu uz turieni. Viņš ar tomēr pārdomāja un grib tur. Labi, mēs braucam tagad uz 13. saucamo, uz Šeķīti. Un tur arī te paurpsim, padarīsimies. Te ir viens kanāls, kas ieiet tur iekšā. Man te, cik es esmu bijis laivu bišķi pabraucis, un arī vasarā šovasar arī te bišķi pamētāji. Kaut kas te bija. Un te paiesim te rauku. Te jau kāds ir bijis, ja niedrīti pa vidi ir iespraust, tad te kaut kas būs. Iesim šite. Okidoki. Tur. Jā, tur 3 mašīnas varēs. Tur ir uzbērnings, tur mēs varēsim atstāt drošāk. Gintals vēl atbrauks, tad mēs te varēs tā kā varoņi ņemties. Vai, aiziet. Un iet. Te kāds kaut ko ir atzīmējis. Te kāds kaut ko ir atzīmējis. Tas ir labi. Nu šitā būs mūsu vieta tagad. Redzēs, kā ies. Bet mēģināsim. Paņemam arī tēju līdzi. Az upeli. Un te cilvēki nav. Tas ir vienpriecē. Tagad mēs esam 2, bet atbrauc Gintels, trietā būs jautrāk, nevis tur barā. Davai, neatsaka. Vargodīsim ehalot. Ir dzīvojās. Ko viņš mums rādīs? Ir, redzi? Kur ir kretiņš rāda? Pagaid. Ņemām ārā, pārbaudam tagad. Saka, nav. Pagaid, lai viņš tur stāv. Vandam iekšā. Oi. Un vairs nerāda. Un vairs nepagaidās. Jau pazūd. Tev pazūd, tev noēd. Jā. Pa dziļi. Te mums nefigā nebija. Mēs dodamies tālāk uz Vecupi, apstīties, kā tur ir. Jo te nekā nav.
Vispār neviens sitienu nebija, tāpēc izlēmām braukt provēt citur. Ja laiciņš šodien skaisti, saulīt uzspīd. Nē, skaisti. Varbūt arī nospēlē tas, ka tur tas bars ir un viņš viss katrs ir iebarojis un varbūt tas barā arī tur ir tā žuva. Bet labi, brauksim provēt, uztaisīsim savu vietu. Davai. Ir tā, pārdoms ir tāds, ka te ātrāk bija tāds saliņas un te ķērās arī asarīši. Un viss kaut kas īstenībā ķērās, bet tagad, kad ir izbagarēts, izsūknēts, es pat nezinu, kurās vietās. Viņa jau it kā visur ir, bet redz, šitie nebija ne sitiena. Tur es tā padomāju, ka cilvēki tur sabaro, viņi ir diezgan bars. Ja straumīgi nāk uz šito pusi ir vēl sabarots. Un tāpēc varbūt tā zivtiņa aktīvākī. Bet ir tāda maziņa. Tāpēc domājam, ka jābrauc pameklēt kaut ko lielāku. Artiņš ir šogad ķērs līdekus un asarīšus. Tagad aizbrauksim pie viena čoma mājas tur pretī un tur paprovēsim, kas tur notiek. Davai. Redziet, kā ir. Pie tā šeķi ir cilvēki tā kā pies. Nespējams ir, jo straumīti ir maziņi, bet viņi ir tā. Viņi nāk uz ezeru pusi. Un ja tie pirmie, ne tie pirmie, bet tur tā aiz līkuma ir vēl. Viņi sabaro, viņi lēnām smaciņi ir. Un iespējams, ka aktīvāk ziva uzreiz rodās. Zin, kā ēst gribās. Es nezinu, kuros laikos viņam tā ēst gribās, bet te dāma arī uznākusi sildīties un urbt caurums. Visu cieņu. Nav nemaz tik traki, redz, cilvēki nav nemaz tik izlepuši. Viss ar rokām močīja iekšā urbis. Ūdenī, ledu. Tad tikai dažiem ir tie krutie ar. Redz, te vairs nav nevienam, nemaz neredz ar skrūmašīnu. Cilvēki urb rokām. Skrūmašīni tie ir laikam aizbraukuši. Tā ir te. Īstenībā lietuvietis ir 1, 2, 3. 3 lietuvieši, pārējie latvieši. Nav nemaz tik traki. Davai, maucam tālāk. Un te tā taisnītē, kas nāk no šeķa uz nīcas centra pusi, uz tiltu pusi. Te 2 cilvēki ir. Izskatās, ka viņš arī. Te ir cilvēks ar urbīti. Ar elektrisko urbīti. Arī izstāst metās mierā no tā cauruma uz citu. Tā tad nav nemaz tik. Te cilvēks ir. Viņš te ir gājis daudz meklēt, redziet tās daudzos caurumus. Viņam arī ir elektriskais, viņš to var ērtāk izdarīt ātrāk. Bet kaut kā likās, ka šis ir tas cilvēks, kas teica uz Bebeliņiem, ka brauks, nav aizbraucis. Varbūt arī neievēroja, kā tā īstā mašīna viņam bija. 2 sēž pie tiltam. Tur tā. Mēs brauksim uz vecu šitē. Šoreiz sekošu Artiņam. Pagājušreiz šito ten tukšo vietu. Viņš sekoja man, bet tur nebija nekā. Tagad sekošu, lai var vainot viņu, ja kas. Pirmā vieta arī nebija štruntīgi. Tur arī bija maziņie, bet bija. Labi, braucam tur. Skatāmies, kā tur būs. Pazvanīsim Čomakam, lai nāk ārā nesēž mājā. Vai nāk skatās, kā zivs jāķer. Varbūt arī ne. Pastīsim, viņš arī vispār patīk viņam makšķerēt. Davai. Nesakas, kā saka. Ko bijām šite? Te pilnīgi neviens sitienu nav. Un tad, kad izurba, pačekarē to urbu augšā lejā, tad iznāk visādi tāri pārā. Un ja tāri visādi tur ir, ziviem ir ko ēst, paškam viņam jāēd. Mūsu ievestie, sadurtie. Ne? Labi, brauksim. Brauksim kaut ko citu. Redzēju, ko es satiku. Izbrauc no tās puses. Nezinu. Kāpēc? Bet,
Kaut ko viņi tad dara, kaut ko vaktē. Brauksim skatīties. Brauksim skatīties te. Kā te zivs ķer. Es te gribu aizbraukt paķert. Šito es domāju jāiem mūžiņ. Šis ir Tosals meķa kanāls, un šis ir krustojums. Un krustojumā stāv mašīna. Tīri tā neko, vai ne? Pa vidu. Jā. Jūs redzējāt, kas pa numuru tur jau neko laikam nevar palīdzēt cilvēkiem. Te vispār vajadzēs apstāties un palūrēt, kas notiek. Eit apstīties kaut ko vēl. Nē, es tepat apstīšos vai vēl vai ne. Pusdienas ar uzēdīšu. Ir tā, piebrauc te, uzēd zupiņu, ko es biju sataisījis līdzi, un skatījos uz cilvēkiem, ka te nekas nenotiek. Ka te arī neķer, te stāv, staigā no viena cauruma uz otru. Aizgājis mašīnu, aiznes termos sievieti, un es domāju, aizbraukšu apstīties apakaļ uz šeķi. Tur Gintāls palicis esot, nezinu, vai viņš tur būs vēl, bet pilnīgi nosvīt zupu pēdot. Aizbrauks apstīties, kas tur darās. Tā nevar būt, kad nav zivs. Tā izskatās toči nav. Cilvēki, kad te stāv un ēd, neko neatrod. Šis cilvēks sastaigā no viena cauruma uz otru, no uz trešo, un līdz šim brīdim, ka es te esmu, te es esmu 20 minūtes točnā. Un te neviens ar ko nav noķējis manā redzes lokā. Un tad es braukšu uz šeķi pastīties vēl vienreiz. Varbūt, ka tur jāuziet vēl vienreiz virsū. Ne? Davai, neatsaks. Es atbrauc apakaļ. Un te mašīnas ir tā figā jau vairāk. Cilvēki arī te ņemās. Kaut ko velk. Tuvāk malā izstās. Mums vēl jāiet apstīties. Kas kur notiek. Kāds brauc prom, kādam pietiek. Es būšu uzģērbšu jaku un jāizstamjās apstīties. Te izstās ieļi kaut ko velk. Kaut kāda kustība ir augšā lejā. Jā, labi. Jā, jāpūšās, jāiet. Neasaka. Izskatās, ka kaut kas būs. Nu, laikam ņems ārā. Būs kaut kas, nebūs, piecirtienis bija. Nav. Tukšinieks. Aizgājis. Zivtiņu vairs nav. Tā ka tu jāatsapē tālāk. Līdeks arī sāk ņemt, tā nav, ka nav. Man nē, es vēl stāvu. Apgaidīsim. Davai, neasaks. Kur skojas? Plauksts. Tad, kad nomierināsies, varēs parādīt.
lielumu. Tas ir labi. Es iebaroju. Ko turpinājums dieniņš skaisti. Cilvēki ir. Saulīt. Spīd, kā redzēt. Cilvēki no turienes nāca uz šejienu, ja tur esat mazie ķīsīši, asarīši kaut ko gribos labāk. Nu, meklē vietas cilvēki. Es arī pārliku vienu, to dzīvo. Tur ir viens dzīvais, tur ir viens dzīvais, bet tagad bez panākumiem, bet te, skatoties, te ir līdekas. 3 man tā liekas. Es redzēju, kā vienu atvilku. Bet, nu, cilvēkiem veicās tur kaut ko vēl kārā. Jā, neko laikam. Bet, nu, labi, turpinam, jo skaists laiks ir. Un tagad ir kaut kāda, nezinu, 2 dienā varētu būt. Vēl ir jāsēž. Tāpat. Skaistumā jāpasēž. Davai, jāsaka. Nu, rezumē, tāds ir jau 3:30. Beidzam apšķirāt, parādīšu zivs. Ir šitāds loms. Un tad vēl ir šitāds no citas upes. Es tomēr vairs nevajadzēju. Vai vajag saķiem. Tur jau kaut kāds zups sanāk. Vai ne? Šis tāds labāk. Un tad tos lielos, tad divus šitos saliek kopā, tad jau kaut kāds zups sanāk, ne? Kā jūs domājat? Nu labi, beigsim šito cupas dienu. Cerams, ka būs vēl kāda sanāks. Neatkusīs tik ātri. Un tad jau tiekamies tālāk nākamajos. Visiem veicās.